Gūstājs neņem, man vajag tikai galvu. Labas galvas var pārdot par labu cenu. Viduvējs maksās pusi mazāk. Parasti viņi paši sev nodod. Uztais labu profilu LinkedInā, sareģistrējas nozares grupās, regulāri publicē nozares karstākos jaunumus, fórumā zīmējas, vazājas pa konferencēm. Tur viņus viegli ir izķert. Piesola lielāku algu, dārgāku auto, prestižu firmu un gudrus kolēģis. Krikts un galva nomedīta. Nozares speciālisti arī viens otru nodod, bet tikai tos pļāpīgākos, kuriem daudz profesionālo kontaktu. Ir arī grūtāk medījumi, kas slēpjas zem 3 sekretāru brunčiem un mobilo numuru pat sievai nedod. Ar tiem nāks likt lietā izlūku skolā apgūto. Ir tādi, kas saliek savā profilā kaķu un ballīšu video. Tā ir spēcīga aizsardzība pret galvu medniekiem. Ja nu kādam tomēr izdodas noslēpties, tad pēc 10 gadiem tādu parasti atrod strādājumu tajā pašā amatā un par 2 reizes mazāku algu nekā amata brāļi. Novārdus un izkāmējs ar ziliem riņķiem zem acīm. Gaida, kad sapņu darba devējs pats pie viņa atjās albīnu vaļmugurā. Tādus es atstāju turpat. Kunde grib maksāt par svaigu galvu. Dažkārt gadās, ka var uzrakt arī zelta tīradni arī starp bailīgajiem. Pēc ilgas slēpšanās viņš var nebūt vairs pie pilna prāta. Tādas galvas pirms pārdošanas rūpīgi jāpārbauda, vai dzeguzi pa zvana torni nedzīvojas, lai klienti vienmēr paliek apmierināti.